Nu, čau, foršie, kas seko, kas grib iemācīties tādas pašas darbiņas, kā es mācos. Protams, es viņus atrodu internetā, un konkrētā darbiņa īpašniece ir kročetpēdija. Bet tā kā es runāju latviski, arī latviski, jā, tātad es uztaisīšu video tieši tam dēļ, lai mēs nebaidamies, bet mācamies. Mācamies darīt to, kas mūs dara pašus forši jaukus un aizpilda mūsu foršo laiku. Nu, čau! Iziešu ēterā, ko es teicu, es vakar uztamborēju šādu te. Šodien mēģināsim no cita diega, jo es domāju, varbūt arī šādu, bet tas būs kāda citiena. Es gribu izmēģināt no šī te, kas skatās tā kā tāds, nu nav īsti džutas diegs, bet es nezinu, tāds ļoti, ļoti līdzīgs. Iesākumā tātad mēs taisam cilpiņu. Es daru, kā es daru? Es daru šādi te. Es tikai mācos, kurš neskatās manus ierakstus iepriekš, tad, ja tas ir pirmo reizīti, tad es daru šādi te. Es pasaku, ka es tikai mācos. Jā, es uzmetu to te cilpu saucamo, ko mēs sāksim. Man viņa parasti sanāk dubultā. Nezinu kādēļ, tāpēc, ka es daru tā, kā man ir ērtāk. Uzmetam to cilpiņu un priekš sniega pārsliņas mēs daram tā. Taisam 6 cilpiņas, ķēdīti, kā es saku, jā. Kā šitas būs bišķīt labāks, tā kā diedziņš, 1, 2, 3. Labāks diedziņš, jo viņš būs droši vien, es tā ceru, būs tāds stingrāks, tas sniegpārsliņas, tas veidojums, ko mēs varam lietot gan eglītēs, gan kā ornamentus, gan... Ups, jā, paldies. Nebūs mazais rakstīņš, mazais rakstīņš. Jā, es esmu vakar uzadījusi, tas ir tā 10. decembrī 25, jā, es uztamborēju šādu taisnieku pārsliņu, kas der gan kā paliktnis, gan kā dekors. Domāju, ka ļoti forši sanāca pēc izskata, jo viņš ir spīguļojošs, man tas diedziņš. Bet tagad tā ir vilnas dzija un plus vēl akrils, jā. Tad viņš ir tāds, nu, kā lai to saka, jāiestīvina droši vien, ja kāds zina, kā to dara, tad droši ierakstiet komentāros, es tiešām nezinu, kā to dara, es esmu pilnīgs, galīgs iesācējs, jau nu neteiksim, bet nu labi, šādos te ornamentos un visādās tādās lietās kā kādīšana un tādas lietas, es zinu tikai to, ka viņas var, piemēram, izgludināt un samitrināt, izgludināt, bet ko nozīmē iestīvināšana, es īsti nezinu. Jā, ja kādam kaut kas sakāms labs, tad pasakiet, jā, lūdzu. Tā, te es savus pirmos darbus arī izliku, kā man gāja. Rudenī laikam, jā, es tādus uztaisīju, tas ir sigilanti, un šo te es arī uztamborēju, vai kā man gribas teikt tādīt, šo te es arī uztamborēju, bet te vajadzīgs ir vēl viens, re. Un tad piepildīt viņu ar tādiem, nezinu, kaut ko, piepildu ar kaut kādiem vatas vai ko. Lai viņš izskatās tāds foršiņš. Jā, es esmu sigilanta, un es mācos nu pat tās visādas dekoriņas. Tātad šī te sniegpārsliņai šodien es izmantošu mazliet stiprāku diegu. Mēs metam 6 atstiņas šeit uz sākam rakstu. Metam 6 atstiņas, ko es saucu vispār par ķēdīti, jā. Nezinu arī, ka šitam diegam ir labākais variants. Es mēģināju ar vienu un tagad mēģinu ar otru. Es nezinu, kas būs labāks. Vai ņemt to mazāko vai ņemt to lielāko. Man ir vajadzīgs vienkārši, lai viņš slid ārā. Tas tik lēni man nesanāca vakar, redz, tas bija tāds slīdošāks. Tas. Tā, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tad, kad mēs aizējam uz to 6, tad mēs paņemam to darba diegu.
Un sameklējam šeit pašu pirmo atstiņu. Šis te rakstiņa īpašniece ir Kročetpēdija YouTube, bet tā kā es runāju, es runāju arī latviski, kā es saku, un es esmu iesācēja, un es vēl labprāt aizrautu vēl kādu šajā vaļas priekā, rekā viņš man negrib ieteikt pirmajā, bet tas tā ir normāli. Laukā kaut kas klaigājās mums. Tas tā esot normāli, ar šo diegu laikam būs problemātiski, tāpēc, ka es vēl pirmkārt esmu iesācējis šādos te, un es īsti neizprotu, jā, kā ir tas vieglākais variants, bet kas tad ir viegli, vai ne? Kas grūti nāk, tas labi nāk. Un gal galā, ja ir pacietība un gribēšana darīt, tad ir vienkārši jādara. Tā tad mēs viņu paceļam, lai mums veidojās šāds te, tāpēc mēs to darījām. Viņš izskatīsies ļoti smuki, jo viņam mēs tādam tamburējam ar riņķīti, aplīti skaistu, jā. Tādēļ tas tā ir. Tagad mums vajag vēl 6 uz augšu ķēdītes, jo, es tomēr mēģināšu ar to, tā ir vairāk slidīgāk. Jo mēs sākam taisīt otro rindiņu. 2, 3. Es domāju, ka var redzēt, es varu pagrozīties mazliet tā, lai var redzēt, kā to. Nu, kas jau ir galīgs iesācējs, protams, smejas par mani, bet, nu, labi. Es patiešām, kas ir galīgs iesācējs? Kas ir galīgs profesionāls šajā te visā, viņš jau noteikti smejas par mani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bet es domāju, ka katrs mēs mācamies kaut ko jaunu, un jo sarežģītāk, jo profesionālāk sanāk. Tā, mēs pacēlām uz augšu atkal, lai mums veidojas šāds te, skaistumiņš. Un tagad mēs ņemam un metam ar to darba diegu 2 reizes uz to pašu adatu, neko tamborējot un atrodam to viducīti, jā. Un tagad mēs adīsim pa 2. Redz, tad, kad ir uzmestas 2 tās gaisa cilpas, viņas ir svarīgi nepazaudēt. Jo, ja mēs viņas pazaudējam, tad mēs viņas atsākam no jauna. Tā, nu tas ir, jā. Īstenībā filmējot un darot arī droši vien mazliet jūtas kaut kāds satraukums, nezinu kādēļ. Lai gan es neesmu no tiem, kas baigi satraucās. Nesanāk, daram vēl. Daram atkal, un kamēr sanāk, es esmu no tiem. Ja man ļoti kaut kas gribas un patīk, es viņu vienkārši mēģinu tā būt gatavu, bet tā, lai ir pareizi. Man vakar, kad es tamborēju to pirmo sniegpārsliņu, man arī sanāca tā, ka, sanāk nepareizi. Šādas te mums vajag 2, jā. Man arī sanāca tā, ka sanāk nepareizi. Bet, lūk, kas ir jājauc ārā droši, pilnīgi droši ir jājauc ārā, redz, kā es vakar darīju, jājauc ārā, un tad viņš sanāk pareizi, tas rakstiņš. Ar vilnas diegu arī ir tā, ka viņu nevar īsti, notrāpīt to vienmērīgo tamborējumu, vienmērīgo rakstu. Līdz ar to, tur, kur ir tādi cakucīši man, tā, šādi. Tur, kur ir tādas cakiņas, ja, es dabūju ārdīt ārā tieši tāpēc, ka viņš man šeit sāk vilkt diegu ļoti daudz uz augšu. Vairāk vaļīgāk nekā tajā pirmajā, un tad būtu ļoti nesmuki. Tātad es vairākas reizes dabūju ārdīt vaļā, lai es notrāpītu tieši to, uzvingrinātos tieši to, lai raksts ir vienāds. Šajā brīdī, kad mums ir 2 šādas te, jā, mēs viņu drusku savienojam kopā, mēs uzmetam 2 tās ķēdītes, 1 un 2, neko nedarot, pēc tās otrās atkal mēs ņemam un 2 reizes šādi te, turpinam rakstu uz, kamēr šajā aplītī izdadīsies mums 6 reizes 2 šāds te, jā. Un tad tas 7. būs tas savienojošais.
Es jums parādīšu uz beigām, bet tagad jā, mazliet gaidām, kamēr es iztamborēšu. Ja? Tā tad man ir 1, 2, 3, 4, 5 pārīši un 6. sanāk kopā pārīts jau. 1, 1 šis te, jo viņš savienojās ar to aplītījām. Tātad nākamais rinda, nākamā būs ķēdīte no 4, 3 un 4. Ņemam atkal kā iepriekšējo reizi, bet šoreiz šajā tā pirmajā tā kā atstiņā, jā, lielajā, jo tā jau sākās jau raksta riktīgā rinda. Atkal pa 2 noņemam nost uz augšu, un tā mēs daram vēl 3 reizes. Nu jau redziet, iet mazliet vieglāk. Kas saka, pirmais ir grūts, un tad aiziet, un viss sanāk ideāli, cik vien var. Tātad, jā. Šādi te pašā vietiņā mēs taisam šādus, ja, ar tām 2 darba diega cilpiņām. Hop, un labais. Tā, 1, 2, 3. Tā, šajā brīdī, kad ir izadīts tās, tātad 1, 4 ķēdīte, un šīs te ar dubulto uzmetumu 4, tātad kopā 5. Tagad sanāk ķēdīte ar 10. Jā, metam 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un šajā brīdī atkal to pašu atkārtojam, jā, 2 uzmetam ar darba diegu, bet ejam nākamajā redzamajā caurumvietā saucamajā. Tas mums veido, zinat ko? Tas mums veido šo te, tūlīt parādīšu. Tā. Tas mums veido šīs te garās foršās starpīnītes, ķēdītes. Šādi te atkārtojam atkal 4 reizes, un tas ir tas rakstīņš saucamais. Tā tad sanāk 10 ķēdītes, un atkal 2 uzmetam, un savienojam un iztamborējam ārā. Tālāk veidotos mums foršais rakstīņš. Bet tajā pašā atkal jau tās 5. Es iztamborēju to rekādu, viņi mums uzveidojās, ja? Tātad busnieku pārsniņa, taču viņi būs maziņāka nekā tā man vakar, ja? Bet, lai mēs nobeigtu šo te rindiņu, tad sanāk 10 uz augšu ķēdīti. Kā pie jebkura raksta nevajag steigties, un atkarībā no diega, kā viņš uzvalks nepareizi arī šatāt, un ir jājauc ārā, lai smuku sanāk tas, ko mēs gribam gala rezultātā ieraudzīt un pasniegt sev kaut vai dzerot kafijas un tā tālāk. Tā, šajā brīdī ir jāatrod šeit, kur mēs taisījām to
četru ķēdīti. Lai sādītu kopā un lai nav tik ļoti izteikti, ir jāatrod šī te vietiņa pašā augšiņā. Un tas pats darba diegs tiek izvilkts uz tā kā atstiņu, uztaisam vienu. Ja? Lūdzu, šādi. Nu, rekā, tā mums nu ir sanācis, te mēs pēc tam pieriktējam, piesariktējam, sadaram tā, kā mums vajag, lai viņš izskatās foršiņš. Vēl nav finiši, bet tūlīt drīz būs. Un, jā, atkarībā no diega, diemžēl sanāk vai lielāka vai mazāka. Kā pati autora saka, viņa saka, ka tas ir tomēr jādara ar maziņu tambora adatu un parastu mazu diedziņu. Kādu vienmēr izmanto sīk darbinieku veidotāji, tātad rokdarbnieces, kas ar to noņemās un tiešām taisa skaistus, elegantus, kolosāls, fantastiskus rakstus. Tā, šī brīdī mums ir vajadzīga atkal ķēdīte. Nē, mēs te izadīsim. Tā, mēs ādam vienkārši, mēs ņemam, jā, es jau arī bišķi kā aizmirstu to rakstu, bet tāpēc vien ir jātamborē vairāk, lai nosēžas tas raksts prātā, jā. Tātad, šī te ir atstiņa un šajās te cilpiņās ar darba diegu paņemam vienkārši un iztamborējam ārā vienu, jā. Tad mēs taisam ķēdīti uz augšu ar 4. Tā, 1, 2, jā, 3 un 4. Tas veidos dekoratīvo rakstu. Un šo te pašu mēs ejam un liekam tajā pašā pirmajā, ar ko mēs sākām. Tātad viņš ir jāatrod rekur. Jā, lūk, tā. Šādi te viņš uzveidoja reko, tādu smukumiņu. To varēs redzēt gala rezultātā. Tas jau mēs ādam jau nobeiguma variantiņu, ka nobeiguma rindiņu, ne variantiņu. Tā, tagad atkal parastais, jā, bet skatāties, te vēl kas arī pa vidam kaut kas, ja mēs ādam tātad no parasta diega. 2, tā, 3 reizes mums būs šādi te parasti. Jāizāda, nemetot nekur nekādas cilpas. Un 3. reizē mēs atkal taisam ķēdīti, tātad, lai mums ir tā foršā. Taisam ķēdīti no 4 atstiņām. 1, 2, 3, 4. Un atkal tai pašā, tajā pašā vietiņā, kur mēs tur beidzām, paņemam atkal to darba diegu. Redz, kā šitas tomēr nav neslidains nekāds. Bet es domāju, gala rezultātā viņš tiešām būs izveidosies smukāk. Un tāda noturīgāka, tāda stingrāka tā sniegpārsliņa. Bet jā, viņa nebūs tik liela, kā man vakar tomēr sanāca. Labi, ok, tā tas mums arī noskaidrojās, ka mēs te uzveidojam šādus te smukumus. Līdz ar to arī smuks ir arī šis te. Tālāk mēs ādam galīgi vienkārši, paņemam to darba diegu un velkam šeit 6 reizes, tā mums vajag uztamborēt. 1, 2, 3, 4, 5. Sākumā liekas, ka viņš tā kā tas raksts aiziet uz vienu pusi, bet tā nav. Viņš ir mazliet jāpiekārto šī vietā, jā. Piekārtosim, lai mums sanāk
7. un vēl 6 uz leju. 7. sanāk ķēdīte uz augšu, jo tas atkal veido to foršo izcilnīti. 2, 3, 4, 5 un atkal veidojam šeit, un tad viņš izveido tādu ne tikai izcilnīti, bet aplīti pat smuku. Re? Jā, mēs redzam, kāds smukumiņš uzveidojas. Tālāk mēs kā runājām, ejam 6 uz leju vienkāršā. Un tādējādi atkārtojam visās mūsu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vēl mums ir jāizrada, jā? Jāiztamborē. Rekā, jā? Un tāpēc, kā es viņu gribu izmantot arī kā dekoriņu, es nogriežu tā, gabalā tā. Lūk. Mums ir sanācis vēl viena šāda. Domāju, vēl 3. man vajadzēs, jo man ir plānā šis tas. Ir ļoti smukiņas, es domāju. Ko tā vārds skaistas. Vajag tikai mēģināt, jums arī sanāks. Es nesaku, man vajag perfekti sanāk, bet, nu jā, viņas laikam ir jāmitrina un jāklutina ar tvaiku vai ar ko. Šī te ir tiešām stingrāka, re? Tur redzēt, cik viņa ir forši stingra. Nu, rekā, krūzīt uzliekam. Vai nu kā dekora zēklis, kas tiešām izskatīsies kolosāli, re? Iztaisnojam arī uz zēklis. Nu jā, viņš ir jāiztaisno, lai viņu perfekti redzētu. Paldies, ka skatījāties. Paldies, ka sekojat. Paldies, ka skatāties. Paldies, ka esat. Paldies, ka mēs esam. Ar saviem foršiem darbiņiem. Galvenais jau ir darīt. Un jā, mācoties rakstus, mēs attīstam savas smadzenes. Uzturam treniņu viņām arī. Tā, uzturam kārtībā, ja? Tā kā tas ir tas. Tas ir tas. Nu, re, man krūza arī. Man gan gribas viņu lielāku. Bet būs jau labi. Jā, un šo te man vēl ir jāizdara. Jēja! Tātad labās, pozitīvās vibes only. Kā ir vibes only? Emocijas sajūtas only. Tik tiešām skaisti. Man ļoti patīk. Jā. Gribētos arī no šī te diega kaut ko uztamborēt, jā, es domāju. Man tāds ir. Man patīk visādi spīdumi. Vau, forši. Labi. Jauka Ziemassvētku gaidīšanas laika un arī pēc tām mums, lai visiem ir jauks laiks, ik pa laiciņam es arī ielikšu kādu jauku foršu video, ar ko es daru, tādējādi, lai motivētu varbūt, vai interesētu, vai kā savādāk. Un gal galā pēc gadiem pašiem būs interesanti paskatīties, ko mēs varam, kā mēs varam. Ja kādam kas sakāms, protams, ieliekam, atstājam kādu zīmīti vārdisku. Būšu pateicīga. Paldies!